Raidījums tapis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Esiet sveicināti, skatītāji! Laiks skrien mējas pārniem, un Kivī jūs sveicam jau decembrī. Bet laiku jau neskaita, laiku izbauda. Vispirms pateicamies jums par to, ka sekojat mūsu sociālajos portālos un dalaties ar mūsu jaunumiem. Bet tagad skatīsimies, ko mēs jums raidījumā piedāvājam. Mīti un patiesība par enerģijas dzērieniem. Cevišķi manā lietā, ko es daru, enerģijas dzēriens, tas ir nepieņemami. Privātums sociālajos portālos. Jā, tas ir melna lapa manā dzīvē. Esi apdomīgs pirms kāp uz ledus. Ledu nevar uzskatīt par drošu nekad. Un esiet skaisti arī ziemā. Mums jauniešiem piemīt šis jaunības maksimālisms, kad vēlamies paspēt itin visu, bet nevienmēr visam pietiek spēka. Šādās situācijās jauniešu rokas sniedz pretī enerģijas dzērieniem. Sabiedrībā valda dažādi mīti par tiem. Bet kā ir patiesībā, to skatieties nākamajā sižetā. Enerģijas dzēriens. Garšīgs un atspirdzinošs. Taču tā sastāvā ir tādas vielas kā kofeīns, guarana, taurīns un citas kaitīgas vielas. Bet vai tas ir veselīgi? Spriediet paši. Līdz ar pieņemto likumu par enerģijas dzērienu lietošanas ierobežojumiem, jaunieši sociālajos portālos izteica savu nepatiku, vai gluži vienkārši ironizēja par šī laika situāciju. Protams, ka arī vietējie mediji ziņo par šī dzēriena sekām un pieņemtajiem likumiem. Tā arī izskanēja, ka Rīmī pārtrauc enerģijas dzērienu tirdzniecību. Vai tas tā ir? To mēs tūlīt noskaidrosim. Sveiki, mani sauc Rolands, man ir 17 gadi, mācos koledžā. Un dzirdot par neseno likumu, ka Rīmī veikali aizliedz pārdot nepilngadīgām personām enerģijas dzērienus, izlēmu pārbaudīt, vai tā tiešām ir, un aizgāju iepirkties. Var dokumentu sūtīt? Tas enerģētikas? Jā, tas enerģijas dzēriens. Nu labi, tad nekas, paldies. Dokumentu. No 18 taču bija Rīmī, jā? Labi, tad nekas atvainojies. Rīmī taču no 18 bija. Rīmī no 18 bija enerģētika. Enerģijas dzērieni. Nav dokumentu? Nav līdzi pieņemt. Dokuments varētu? Kam dokuments? No 18 gadiem tagad? Jā. Labi, atvainojos. Eksperiments izdevās. Man nevajadzēja rādīt dokumentus enerģijas dzērieniem? Vajadzīgi šoreiz. Labi, jāpaldies. Pārdev atkal. Pēc dažiem mēģinājumiem tomēr izrādījās, ka bez personu apliecinošiem dokumentiem pārdot arī enerģijas dzērienus gan Rīmī, gan Superneto veikalos. Šeit ir pierādījums enerģijas dzēriens Kontrol un Arkta. Redz kā, Rolandam tomēr sanāca. Iesim noskaidrot Rīgas iedzīvotāju viedokli. Lietoju bieži, agrāk vēl biežāk. Garšo, atkarīgi. Es personīgi domāju, ka īsti labi viņus dzert nav, bet pats šeit tad esmu viņus lietojis. Godīgi teikšu tā, nebija nekāda efekta, un tāpēc es domāju, tas vienkārši tā kā, izmet naudas miskastē, jā. Liekas, ka varbūt tie ir pārāk brīvi pieejami, jā, jo ļoti daudz jauniešu pērk, kā ir pamanīts, un arī mans dēls viņam patīk lietot. Ko tur pret tādiem suragātiem var attiekties? Labāk varētam ieraut 50 gramu šņapstu riktīgu nekā uz tos enerģijas dzērienus. Vēlējāmies noskaidrot arī sportistu un ekspertu viedokļus. Tāda faktiski, protams, man attieksme pret šiem dzērieniem ir negatīva. Tāpēc, kad faktiski viņus varētu nosaukt kā pseido
enerģijas dzērienus, jo viņi faktiski tikai uzbudina centrālu nervu sistēmu un izsūc tās enerģijas rezerves, kas tavā organismā ir atrodams. Protams, ka mainās, viņš vienkārši vairāk uzbudināts. Ja? Viņš ir uzbudināts un skraida pa laukumu, nevar saprast, kas notiek. Varbūt pat citreiz viņš nevar pieņemt pareizos lēmumus, jo centrāla nervu sistēma ir pārslogot tam mirkli. Tāpēc, sports viņa galīgi nav ieteicis. Ceļši manā lietā, ko es daru, enerģijas dzēriens, tas ir nepieņemami tādā ziņā, ka varbūt uz īsu mirkli būs viss kārtībā, bet principā viņš uzreiz tavas iekšējās rezerves paņem daudz ātrāk, nekā tu pati to būtu darījis. Lai konkrētāk noskaidrot par šo dzērienu kaitīgumu, sazvanījām toksikoloģijas vadītāju. Teiksim, zem enerģijas dzērienu tas atkal ir liels maiss, kur viss salikts, viss dažādākās vielas, sākot ar kofeīnu un dažādiem bioaktīvām piedevām, kas īpaši arī gan koncentrācijas ziņā var atšķirties, gan arī kombinācijas savstarpēji var būt ļoti visni dažādi. Un līdz ar to, kādus efektus tas var izraisīt, būtu pateikt, būtu prognozējami. Ja mums nāk tikai pusauģi sākot ar 16 gadu vecumu, tā kā līdz 16 gadiem viņi tiek stacionēti bērnu klīniskā universitātes vienības gatavē. Viena daļa pacienti tiek atvesti ar ātro palīdzību, vai viņus atved vecāki, jo ir izteikti traucējumi. Ir izteiktas sirdsklauves, ir svīšana, ir bailes, ir milzīgs diskomforts. Ir bijuši pacienti, kas ir saļimuši, kuriem ir sirdsklauves, kas noved līdz īslaidzīgam samaņas zudumam. Pēdējā laikā jauniešu vidū populāri ir kļuvis dzert enerģijas dzērienu kopā ar alkoholu. Es esmu redzējis cilvēkus, kas lieto, protams, jāgar ar enerģiju, un kad viņi neizskatās tādi, kas gribētu vairāk gulēt. Ja? Viņiem ir, es teiktu, ātrāk pienāk tāds brīdis, kad ejam dejot, ejam kaut ko aktīvu gribās darīt. Jo tā enerģija, man liekas, kaut kā tomēr, līdzīgi kā, ja tu dzert vienu pašu enerģijas dzērienu, tad viņš tev iedod to enerģijas mirkli, vai ne? Un tāpatās arī, es teiktu, kad lieto šos jāgara kokteļus, enerģijas kokteļus, kuros ir alkohols iekšā. Labi, ja tu nelieto lielā daudzumā viņus, kas ir, nav nekas slikts, vai ne? Bet līdz ko tu viņus dzer katru dienu, 3-4, tu organisms vairs nespēja pavelkt, manuprāt. Bet tad šī kombinācija alkohols ar enerģijas dzērienu, tas ir ļoti bīstams, jo šie simptomi pie divu pilnīgi pretēji darbības mehānismu savienošanās, jo tad, kad ir enerģijas dzēriens, tās ir aktīvas vielas, kas liek asinsvadam sašaurināties, sirdsdarbība iet ātrāk. Alkohols ir tonusu mazinošs, relaksējošs, un tad sākās pilnīgi divas pretējas darbības. Daļa cilvēki var palikt ar nopietniem invalidizējošiem traucējumiem, un tad, kad tu gulēsi viens savā gultā pamperī, tad tie tavi labie draugi, kas to kokteili tev sataisīja, pāris reizes varbūt atnāks, bet ilgtermiņā viņiem būs jau jauni draugi, jauni lēticīgie, kuriem to uzjaukt. Viedokļi ir dažādi, bet vai jaunieši līdz ar likuma ieviešanu pārstās lietot enerģijas dzērienus? Tas gan nav fakts. Varu apgalvot, ka ik viens no mums šodien kaut reiz ir pabijis savos sociālajos portālos. Tur var uzzināt daudz ko jaunu un interesantu. Un mēs vēlējāmies pārbaudīt, ko tieši cilvēki tur publicē. Sociālajie portāli ir kļuvuši par mūsu ikdienu, bet vai cilvēki domā līdz tam, kāda informācija tajos ievieto, to mēs nolēmām noskaidrot. Lai mūsu izpēte būtu interesantāka, nolēmām apskatīt pāris bijušo Kiwi dalībnieku sociālo tīklu profilus. Nolēmām, ka profiliem, kuri tiks apskatīti, ir jābūt nejauši izvēlētiem, tādēļ veicām izlodzi. Izlozētie cilvēki bija Toms Svilāns un Baiba Runce. Vispirms apskatījām abu bijušo Kiwi dalībnieku Facebook profilus.
Secinājām to, ka Baibas profilā nav pausta privāta informācija, taču ir atrodams dažādas pasākumu bildes un ziņas no citām lapām. Pēc apskatītā uzreiz var saprast, ka Baiba ir žurnāliste un strādā televīzijā. Savukārt Toma profilā ir atrodama daudz plašāka privātā informācija. Protams, neiztikt bez dažādām bildēm, video un viedokļu paušanas. Tālāk ķērāmies pie aplikācijas Swarm, kur ir iespējams norādīt savu atrašanās vietu. Baibas profilu mums neizdevās atrast, taču informācija par Tomu bija ļoti plaša, dažādas kafejnīcas, veikali un naktsklubi. Tālākais plāns – saruna ar Baibu un Tomu, kuras sākumā viņiem nebija nejausmas par intervijas tematu un jautājumiem. Tie ietver dažādu informāciju par sociālajos portālos redzēto. Tu domā par raudāšanu droši vien. Nē, bet tas ir tāds vecums bērniem. Man, diemžēl, tam bērnam attiecīgajā bildē vēl nav pārgājis tas vecums, ka viņam ir tas mammas vecums, jo ir tas vecums, kad viņi ir ļoti mazi bērni. Tad tu viņus var ņemt un cilāt, tu viņi nesaprot, bet tad ir tas vecums, kad viņi grib tikai māti. Un tad tas bērns ir tajā vecumā, kad es viņu nevaru paņemt, kad viņš neraud. Jā, tās koras vispār bija paglabējumi. Ar gurķiem viņi cienāja. Stambulā man ļoti patika. Ļoti. Es vispār nezinu, uz ko jūs tagad velkat. Tagad man ir diezgan interesanti. Pēc Stambula ir man mīļākā pilsēta noteikti. Jā. Jā. Teātra pārsts, es teiktu. Nu jau. Pa džastu nemaz? Ļoti reti. 2 reizes gadā. Ārprāts. Es ļoti ceru, ka tas nebija kaut kāds, hei, esmu Twitterī. Es ļoti ceru, ka tas nebija kaut kas tāds. Vai ārprāts, kas tas varētu būt? Es nezinu. Kaut kas. Ko tu stāsti? Nopietni, es to esmu rakstījis. Labīgi, jā. Ak, Dievs! Laikam nē. Laikam es vairs tam nepiekrītu. Nē. Pēc sarunas ar Baibu devāmies pie Toma. Perfekti, es droši vien pārzinātu Lightroom, kaut kādu Wordu, Photoshop. Labs rajons. Vecrīgi 10 minūtes, Andrejs vēl 10 minūtes. Perfekts rajons. Esmu pārgājis uz Nekojot un Just tipā mūziku Studio 60. Jā, tas ir melna lapa manā dzīvē. Izstāstīs lietas kursā. Ļoti labi. Tu man zvani. Tādi, kas tiešām ļoti daudz pastāsta par tevi, jo tā visa informācija, ko tu nosauci, tas ir tīri tā virspusējo. Sanāk, tu zini daudz, bet tajā pašā laikā tu nezini tā neko konkrēti. Lai uzzinātu profesionāļu viedokli par datu aizsardzību un publicēšanu internetā, devāmies pie šīs lietas speciālistiem. Pati saprātīgākā rīcība no lietotāja puses, lai aizsargātu savus datus, ir rūpīgi izvēlēties, kur un kam mēs viņus dodam. Ir jāsaprot, ka jebkurš dators mūsdienās, kurš ir pieslēgts internetam, principā tas dators ir internetu pārlūks. Diezgan klasisks uzbrukuma veids ir paskatīties, kur, persona ir ievietojusi bildes, ja viņš, paziņo, ka viņš atrodas kaut kādā atvaļinājumā ārzemēs. Mēs varam pieņemt, ka viņa māja, tajā brīdī ir tukša. Jo vairāk jūs atklājat, jo labāks un precīzāk sagatavots uzbrukums jums var tikt veikts. Visiem mums ir labi zināms, ka ikvienam ir jābūt uzmanīgam, kāda informācija tiek publicēta globālajā tīmeklī. Bet kāpēc cilvēki ir tik ļoti aizraujušies ar to? Un cilvēki sociāls būtnes. Cilvēkiem patīk komunicēt, patīk, gūt atzinību, būt atzinību arī publiskā telpā. Pirms mēs kaut ko ierakstam internetā, saprast, ka tas tur tiks ierakstīts, paliks, un informācijai, kam nav jābūt internetā, tad vienkārši viņu nevajag tur ielūgt. Pat laban ziema mūs lutina ar augstumu, un ūdens tilpes jau ir pārklājis ledus. Un tas ir pašsaprotam, ka šajā laikā jaunieši un bļutkotāji dodas izbaudīt pirmo ledu. Raidījuma Kivi īpašumā ir nonācis videoklips, kurā ir redzams, kā bērni rotaļājās ar savām dzīvībām. Kā šādās situācijās rīkoties un ko darīt, to skatieties nākamajā sižetā.
Skatāmies, redzat? Viņš jau var taču ieplīst un viņi iekrist iekšā. Šausmas. Daugava, upe. Vēl tur tālumā redzams, ka ūdens nav sasalis šeit tikai pie krasta tuvāk. Jau, puiši, ko jūs darat? Puiši! Puiši! Video parādījām arī drošības iestādēm. Principā tādā situācijas ir viennozīmīgi jāsauc policijas darbinieki, lai veiktu ar šiem te bērniem preventīvu raksturu pārunas, lai sazinātos ar viņu vecākiem. Jo video redzams, kad viņiem vēl nav 14 pat gadi. Vismaz tā izskatās. Tas ir labi, kad viņi to redz, kad viņi saprot tās visas sekas, kas var iestāties un nepaiet garām vienaldzīgi, ka viņiem tas uztrauc tomēr un kad viņi jūtās atbildīgi par šiem te cilvēkiem, ka iespējams viņiem glābt arī dzīvības. Mūsu policijas darbinieki, tātad šī te speciālā glābēja grupa, kas brauc un apseko šīs te bīstamās vietas, ir nepārtrauktā kustībā, tātad apseko visas prioritārās zonas, teiksim tā, kas atrodas tās ūdens tilpes, kas atrodas tieši skolu tūmā, bērndārza tūmā, vietās, kur var uz ledus uziet bērni. Tātad, ja šāda situācija radusies, ir iespēja arī izsaukt pašvaldības policiju, telefons ir 110. Tas ir tas telefons, kur patiešo tiks savienots ar pašvaldības policiju. Bet, ja mēs saņemsim šādu te informāciju, iespējams, mēs būsim kaut kur netālu no šīs te vietas, mēs varēsim maksimāli ātri reaģēt. Ugunsdzēsējiem jautājām, vai šogad jau ir bijuši cilvēki, kuri paklīda zem ledus? Ledus vienmēr vilina, un līdz ar to tikko parādījies pirmais ledus, mums jau bijuši vairāk izsaukumi uz ielūzušiem cilvēkiem ledu, un jau ir, diemžēl, jau bojā gājušies. Bet arī atbilstoši iedzīvotāju sarukšanas skaitam, arī sarūks nedaudz arī varbūt šo te bojā gājušo skaits lauku rajonos. Bet par tiem mēs, diemžēl, uzzinām lielākā daļā tikai tad, kad jau iestājas pavasaris un tad, kad notiek šo te bojā gājušo ķermeņu jau uzpeldēšana augšā. Tāpēc arī noteikti precīzu skaitu, cik šobrīd ir aizgājuši bojā, mēs vēl nevaram. Lielāko daļu cilvēku, kuri atrodas uz ledus, vienmēr saista šādas frāzes, kā 1000 reizes esmu to darījis, ko tu baidies, ar manīm taču nekas nenotiks. Cilvēks, kas ielūst ledū, diemžēl viņš nonāk ledū tik tālu. Tas nozīmē, ka viņam ārā ir tikai galva. Filmās redzēts, ka cilvēks ir tik tālu ārā, savukārt ielūst iekšā apģērbs ievelk tik dziļi iekšā. Liekot rokas virsū uz ledus, rokas slīst. Slapjas rokas uzliek uz ledus, nevar tikt virsū uz ledus. Mēģinot uzlīst atpakaļ uz ledus, uz viņu iedarbojas pats briesmīgākais, kas šobrīd iedarbojas, tas ir augstums, hipotermija. Cilvēks atdziest un lēnām cilvēkam jau pārstāj kustēties rokas, viņš vairs nevar izlīst ārā. Un tāpēc cilvēki ziemā nosalst un tikai pēc tam nogrimst. Pastāv pavisam primitīvs veids, lai justies droši uz sasalušā ūdens tilpā. Tad, kad ielūst ledū, šis ir vienkārši paņemts, var veikalā nopirkt, bet šis ir vienkārši slotas gabaliņš. Ja, tad slotas kāds izrukts cauri, viņš ir kur striķīts izrukts cauri, šeit ieskrūvēta skrūve iekšā, un šādi mums tā kā karājas tā kā bērnībā cimdiņi. Atšķirība ir tāda, kad cietušajiem ir individuāli glābšanas līdzekļi, tātad viņam ir šie te irbulīši, ar ko iecirsties ledū un patstāvīgi tātad tikt krastā. Šeit mēs redzam, ka cietušais ir ticis ārā no krasta ar šo irbulīšu palīdzību un tātad veļās prom no šīs te vietas, kur viņš ir iekritis. Ledu nevar uzskatīt par drošu nekad. Mēs nevaram uzskatīt tātad, kad ledus ir drošs, mēs tagad varam droši iet uz viņa un stāvēt, jā, vai arī, nezinu, laikāt. Tiem, kuriem interesē, kad un kurās vietās drīkstēs atrasties uz ledus, Rīgā aicinu visiem sekot līdzi mēdījiem, Rīgas mājaslapai, kā arī visiem plašsaziņu līdzekļiem, jo kaut kādā brīdī tiks iespējams atļauts arī atrasties uz atsevišķām ūdens tilpēm. Arī raidījums Kivī ir aktīvs sociālajos portālos, un šajā sezonā mēs esam izsludinājuši daudz jaunu konkursu. Un šodien mēs noskaidrosim to laimīgo cilvēku, kurš savā īpašumā iegūs 3 DCH studijas apmeklējumus. Tā, nedaudz pakritīsim. Meti kārā. Tā.
Un laimīgā būs meitene ar niknēmu Santašu. Apsveicam! Mainoties gada laikiem, mainās arī mūsu ikdienas paradumi. Šīs pārmaiņas ir īpaši izjūt meitenes. Jā, tik tiešām, jo mums ir svarīgi būt skaistām arī ziemā, bet par to plašāk pastāstīs mūsu reportiere Kristiāna. Līdz ar ziemas iestāšanos cilvēks sāk ģērbties siltāk un domāt par to, kā pasargāt savu seju, lai izvairītos no sausas un apsērtušas ādas. Lai noskaidrotu, kā pareizi rūpēties par savu ādu, devāmies uz salonu BB Bini, uz sarunu ar kosmētiķi Lieni Palepu. Ieteiktu vadīties pēc tādiem dažiem principiem, kas būtu obligāti attīrīt ādu, gan rītā, gan vakarā. No rīta ir svarīgi, tāpēc, ka arī par nakti mums darbojās visi dziedzeri, gan sviedru, gan tauku, un to visu vajag notīrīt no ādiņas nost un uzlikt krēmu no rīta. Un vakarā vajag arī attīrīt ādu un arī mitrināt ar krēmu. Un tas būtu tas programmu minimums, ko vajadzētu darīt. Un tad vēl, kas ir, tas ir reizi nedēļā skrubīti un masku. Arī sāk rūpēties, jo īstenībā jau vīriešiem ir arī tāda pati sejas āda, gandrīz vai kā sievietēm. Mazliet izturīgāk gan viņiem ir, bet vīriešiem arī būtu jālieto krēmas un arī būtu jālieto maska reizi nedēļā. Nav jau tāds sieviešu, vīriešu, vienkārši ir tā tendence, ka sievietes vairāk rūpējās par to savu ādu. Un tāpēc varbūt vīriešiem vienkārši var nepatikt aromāts, ka ir ļoti smaržīgi un tā, bet pēc būtības lietot to, ko ādai vajag. Ja ir sausāta, tad mēs viņu mitrinam un barojam un liekam kārtīgas maskas virsū. Bet tur jau nav atšķirība vairāk tad sieviete vai vīrietis. Tur skatās pēc ādas vajadzības. Pirms maskas vajadzētu noskrubēt ādiņu obligāti. Savukārt pēc skrubja vajadzētu noteikti likt masku. Nevar noskrubēt un doties. Noteikti tā nevajag darīt sevišķi ziemā. Tad obligāti masku un tad krēmu. Un vēl ko es varētu ieteikt arī ziemā ir tonālie krēmi, kas arī jāizvēlās, protams, atbilstoši. Mūsdienās ir ļoti viss sadalīts no jūtīgām, sausām, taukainām ādām. Jo tas aizsargā no augstuma ādiņu, no kairinājuma un no vēja. Maska, kas ir auzu pārslas, ņem kādu vienu ēdam karoti, viņas samaļ kafijas dzirnaviņās vai piestiņā, un tad ziemā ar saldo krēmu viņas sajauc kopā. Ziemā ir tas moments, kad to naktskrēmu varētu no rīta lietot un dienas krēmu principā vakarā varētu lietot, jo tieši vajag dienas gaitā ļoti, ļoti barota ādiņu. Ziemas laikā telpās ir apkure un ir ļoti sauss gaiss parasti. Tas tā ir, un tas traknais krēms tieši nāks par labu, jo viņu vajag mitrināt un mitrināt un mitrināt. Ārā ir vējš un iekšā ir sauss gaiss, tā kā abās situācijās ir jāmitrina āda, jābaro. Tas ir ļoti būtisks. Ziemā savu uzturu varētu papildināt ar eļļām, ko lieto svaigā veidā. Tā varētu būt linsēklu eļļa, ķirbju eļļa, rieksti, zivis, dārzeņi, protams, un augļu sezonas. Ļoti svarīgi ir ūdeni dzert. Apmēram, vidēji tie būtu kādi 2 litri dienā jāizdzer. Jāizvairās būtu ziemā lietot sausinošus sejas līdzekļus, tas būtu mazgāt ar ziepēm seju. It sevišķi sausām ādām noteikti nevajadzētu, un arī taukainām īstenībā ziemas periodā vajadzētu izvairīties no ziepēm. Tā vietā lietotās putas vai kāds gēlveida līdzekļus attīrošos. Ja ādu pēc ūdens, piemēram, velk, tad tas vairāk liecinās, ka ir sausa āda. Ja āda ir spīdīga, ja rodas kaut kādi izsitumi vai pinnes un pumpas, tad tas liecinās, ka ir vairāk taukaina āda un problemātiska. Ko noteikti nevajag darīt, tas nevajag bez tā krēma iet no mājas ārā. Tas ir, nedrīkst tā darīt. Obligāti kaut kas ir jāuzsmerē uz sejas. Ja rūpējās par seju attiecīgi, tad tos problēmas nav tādas, jo, kā saka, nav nepiemērota laika apstākļi, nepiemērots apģērbs. Tas pats ir arī ar seju. Lai pārliecinātos, vai kosmētiķis ieteiktā sejas maska tiešām ir iedarbīga, nolēma to pārbaudīt. Sejas maskas sastāvdaļas ir pavisam vienkāršas. Auzu pārslas, saldais krējums un medus.
Pēc procedūras sejas āda tiešām bija kļuvusi daudz maigāka. Tāpēc, ja tev ir slinkums doties uz salonu, ņem piemēru no mums un kop savu sejas ādu mājās. Tomēr, ja tev atrodas kāds brīvais brīdis, saģērbies silti, uzsmērē krēmu kārtu uz sejas un dodies uz salonu pēc speciālista padomu. Ja arī tu pēc šīs sižeta noskatīšanās vēlēs veikt kādu patīkamu sejas procedūru, mēs tev sniegsim šādu iespēju. Šo attēlu mēs ievietosim Facebook vietnē, kurā jums būs ar šo jādalās, jāpiesako Kivī kontam un, protams, BB Binnie. Vēlam veiksmi! Šīs nedēļas raidījums ir galā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Atgādinām, ka nākamajā nedēļā mēs sāksim gatavoties Ziemassvētkiem. Mani sauc Simona. Man ir Aitis. Līdz nākamajai nedēļai!